Balts pret Jelgava komandu. Nospēlēja 1-2 par labu Jelgavas komandai. Savukārt Olainas komandas savā starpā pirmā pret otro komandu. Pirmā komanda bija pārāk ar 8-0. Tikmēr var gatavoties uz, redzu, ka jau uz pirmā laukuma arī jau sākuši šī spēle. Trešās. Otra mala, Daša skrien tur. Iekšā, jā. Piespēle meklē. Otra mala. Laukumos 10, 9, 8, 7, 6, 5 spēles mazajos laukumos. Un uz 4. kārtu tiek aicināts uz 3. laukumu. Jūrmala 2 pret Jūrmala 1. Uz 4. laukumu Amber Balts pret Apa Olaini. Savukārt uz 5. laukuma spēlēs Amber Zelts pret Tukuma komandu. Atgādinājums arī par konkursu, ja vēl neesat bijuši uz konkursu. Tas nozīmē, ka jebkurā brīvā laikā starp spēlēm, īpaši iekrīt 2 spēles starpā, kad ir brīvs, varat droši doties uz konkursu. Arī, protams, atgādināšu par Amber Zelts skatos spēlē. Tas nozīmē, ka var doties EDPS Akademijas pirmā komanda, 7-8 meitenes savukārt. U11, U12. Zeltani lieli konusi gaidīs 2 meitenes. Redzu, ka uz 3. laukuma šķiet, ka meitenes jau ir gatavas. Jūrmala 1 pret Jūrmala 2. Uz 4. laukuma spēlē Amber Balts pret Olaini. Un uz 5. laukuma Amber Zelts pret Tukuma komandu. Pamazām dodamies uz saviem laukumiem, un tad drīzumā arī sāksim tad 4. kārtas spēles. Pamazām visas komandas ir ieradušās uz spēli, tad tūlīt arī sākšu laika atskaiti. Spēli pēc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet laiks. Валерия, подключайся, не обижай. Ворота, по-моему. Давай.
Tieši! Elizabete! Atgādinājums arī, ka no tribīnēm labajā pusē, turpat pie ieejas stadionā, jums ir iespēja aiziet, paņemt kādu sāļu un vēlreiz saldumā. Lūdziņ tikai droši. Ja rodas vēl aiziet kājas, tad droši tepat ir iespēja neizējāt ārā no stadiona. Nogaršot garšīgās pankūkas. Spēles